mums tie ir no Rumānijas. Šie eņģelīši no Vācijas, šis arī no Vācijas. No Itālijas mums ir šis skaistās sirsniņas. Tas mums ir no Lielbritānijas zābaciņš. Tas bumbas mums ir no Beļģijas, un tas pīrādziņš arī no Beļģijas. Elvita no Nautrēnu vidusskolas uzskaita Ziemassvētku rotājumus, ko realizējot projektu skolai atsūtījušas izglītības iestādes no visas Eiropas. Tā kā projekta mērķis bija Ziemassvētku rotājumu apmaiņa, tad vēl pirms dāvanu saņemšanas skolēniem bija jāizsūta pašu veidotie rotājumi uz skolām dažādās Eiropas valstīs. Tagad jūs saņemat dāvanas, bet, lai tā būtu, jums pašiem arī bija kaut kas jādara, vai ne? Jā. Ko jūs darījāt? Mēs taisījām dažādas rotājumus. Grūti bija? Dažreiz jā. Mēs sūtījām sniegpārstas. Mēs pūtām balonus, un to mēs apsarmējām ar baltu ģēru, un pēc tam izpildījām. Kāpēc tieši šādas dāvanas? Viens skolotājiet teica, mēs pašam cik dāvanas. Aploksnes skolēni iesaiņoja arī informāciju par Latviju, Rēzeknes novadu un savu skolu. Мы хотим отправлять какие-то видео тоже из нашей школы, чтобы они знали, как здесь в Латвии, как мы живем, учимся, что мы делаем, в каких конкурсах мы участвуем. И тоже хотим получать какие-то и от них, чтобы тоже знали, что они там делают, как живут, как учатся. To, ko mēs siltējām, mums bija ielikt informācija par to, kā mēs sagaidām jaunu gadu. Tas bija gan kristīgos, gan tradīcijas Latvijā, kas bija pirms kristīgos ticības ienākšanas ar visiem puzuriem un ar visiem. Un ar to, kā tas ir mūsu dienos mainījies, kā tas ir saplūts kopā abas divas šīs Ziemassvētku svinēšanas tradīcijas. Un arī ielikam tāpat, ka te dažām valstīm varēja redzēt, kas mums ir atsūtīti arī jūs kaut kāds iedīns. Mēs arī aizsūtējam piparkūku recepti ar visu tapšanas gaitu. Sagaidot Ziemassvētkus 8 Rēzeknes novada izglītības iestādēs, kā arī Europe Direct informācijas centrā Austrumlatgalē, acis priecēs Ziemassvētku eglītes, kas graznotas ar rotājumiem no visdažādākajām Eiropas valstīm. Taču tas nebūtu nav vienīgais projekta iegūms. Pirmais tās noteikti valstu atpazīšana, uz kurien mēs sūtījām, un kur sūtīsim un no kā saņēmām, jo tāpēc tika iegādāts globus, pirms tam nebija, un tad mēs arī atzīmējām, uz kurām valstīm sūtījām un no kā saņēmām. Un bērni atcerās. Tas ir viens, un otrs salīdzina savu darbu ar citiem, un tad secina kaut kādu secinājumus. Mēs darījām tā, citiem arī ir izdoma, viņi arī māk. Šis projektiņš ir radījis tādu ierosinājumu skolēniem piedalīties projektos un nebaidīties runāt angliski, rakstīt angliski un sadarboties angliski. Kopīgi darbošanos organizē bērnus, īmoca dalītīs, gan pieredzē, gan prasmēs, gan īstenībā arī sajūtos. Jāatzīmē, ka starptautiskais Ziemassvētku rotājumu apmaiņas projekts norisinājās no 2013. gada oktobra līdz decembra beigām. Kopumā projektā iesaistījās 240 skolas no visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Rezultātā ieguvēji ir visi, tāpēc skolas šajā projektā iecerējušas piedalīties arī nākamgad. 1, 2, 3! Paldies jums arī, dāvā!